Labrīt, ķirbīt. Man liekas, ka ir pienācis laiks jāņog vīnu otrajam etapam. Redz, kur ir manējie vīniņi. Nu, kur šitais ir tas jāņog vīns, ko mēs ielikām. Tad es vēl ieliku ābolu plūmju. Un šitie ir manēji eksperimenti, vai var uztaisīt vīnu 3 litru burkā. Tas ir meleņu ērkšķogu. Tad ir jāņogas āboli. Un šitais ir plūmes tīras, laikam, jā, šīs bija tīras plūmes. Un šis te jāņog vīns stāv un rūkst jau kādas nedēļas, mēnešos, kādu pusotru mēnesi aptuveni viņš jau stāv. Es pamanīju, ka aptuveni nepilnu nedēļu atpakaļ te gāze vairāk neizdalās. Es nezinu, vai tas varētu nozīmēt to, ka viņš ir sagājis etiķī, vai vienkārši tas rūkšanas process ir apstājies. Es ceru, ka nekas slikts tur nekas nebūs noticis. Katrā ziņā šodien ir pienācis laiks ņemt ārā šito jāņog vīniņu un skatīties, kas mums tur ir sanācis. Es pieļauju, ka es šito procesu darīšu nepareizi, bet, man neviens nav teicis, kā tas ir jādara pareizi. Tā kā skatīsimies, kas mums tur sanāks. Tā ideja ir tāda, ka es viņu pārsūknēšu no viena balona, otrā balonā. Vajadzētu nofiltrēt nost šitos ten biezums, kas tur ir sakrājušies apakšā. Tas ir no rūdas jau? Man tā liekas, jā. Kā tā tur ir ielika? Es nezinu, kaut kad, pirms kad mēnesi atpakaļ noteikti, tad 2 mēneši nepilni. Kas tā vispār soli? Jāņogas. Vai tu baigi foršāt pudā? Bet... Vīna man ir brūna, bet plānā šitāda. Plānāks pudelis? Jā, tā brūna ir plānāk, un parasti tās pārējais aptiek 10 un 20. Šitiem jau vajadzēja grozi pēc ideja. Grozi man arī ir. Tagad es viņu domāju, tagad viņu noliet nost no tiem biezumiem. Jā. Tu tā lieta, es vēl mēģināju, man sūt, kas ir nāca. Ne Jelgava, ne šitā. Te tagad man ir pie kāda 30 litri varbūt. Vien es saldināt krēķu sūli ar cukuru, saldu. Bet baigi indīgi, es viņu šķēdu ar ūdeni 1/3. Tomēr nevar, to, ka es gribēju pa kanģu taisīt. Nav nevienam aprāci, bet es jau meklēju kā gadu. Tas ir aizpagājuši gadu. Pagājuši gadu, jā. Jā. Un tāds man stāv pagrabā. Viņi nevar izdzert. Viņš ir, krēķim ir baigi, kā lai te pasaka, tāds certa indigs. Indigs, bet, spēcīgi. Spēcīgi, šausmīgi spēcīgi viņi. Tāpat kā ķiršiem vīni. Cik tālu, kas tev tur sagāja dēlī ar to vīnu? Es nezinu, kā tas bija, kad vairāk kā 10 gadu atpakaļ. Policis problēma. Tu mēģināji vairākas reizes vai vienreiz? Vairāk vienreiz, bet viņam bija grādi jau, bet nebija pēc tam norūdas. Ķirtas ņemti un tā to ir. Ķirtas jau vienalga. Es šorīt pamodos, aizbraucu uz veikalu, paņēmu pie kafijas kādu bulciņu, ko uzēst. Jā. Šie sēž jau viens uz galvu. 9. Jā, ģirds, auviši un briedz. Sēžu, es saku, brokast? Es saku, jā. Viņš piezvanīja aizvakar. Labi zina, kāda es strādā. Tagad tikai es pirmdien būs. Tev veikals 6 iet. Klopa. Neko, jā. Viņš tikai es līdz 8 šancē tur. Viņš jau tu paņem 3 lielos, apin. Tas ir, bet dīzās apinim cen vēl. 2 litrīgā 7 grādu. 3 tos un smēķpatin. Es teicu, cēners. Es tev nomaksā latu pa vešanu. Es te trīnīt. Es jau braucu, cik uz tā mājās. Pašam vietā. Un jau jābrauc pa tukšo, uz turien piecīt. Pēc tam piecīt pa mazu. No šeit. Un tā viņa te lilla. Reiklu šitāds mani jāpārsūknē vīniņu pārsūknēšanai. Svetāli. Tāda truba. Bet vēl kaut kādu mārlu arī vajadzētu galā uzlikt, ne? Es nezinu,
Kaut kur māri labi. Citā tu likt cukuru klāt? 2 kilogramu laikam es tur pieliku. Jā, uz tīru sulu, ja tu štaidzi sulu. Nē, nu man bija pusi uz pusi, pusi sulu un pusi ūdeni. Jā. Un vēl kādi 2 kilo cukurs bija. Jā. Un tagad arī vēl būs jāpielaiž cukurs klāt. Nu jā, vairāk jau viņš nepurpina. Vairāk nerūkst. Nu, tad, kad es rekur iekšā, ka viņš stāvēja, tad bija izlīdzinājies tik tālu. Bet tagad, kad es viņu bišķi pakratīju, tad redz tā. Jā. Tā gāze atkal ir uznākusi. Kāda tev ķirbīt iet? Ko es liepēju ar nedrīs vīnu netāstu sīnu? Jā. Kurš tev pirmais stāvs? Jā. Logu vaļā? Kā, tu jau zini, kāda notiek. Atnāks tev naktī pieklauvēs. Cik vajag? Man patīk Jelgava pie tirgus. Tā, pie tā mājā, pirmā stāvā. Turpat tirgus, tā kā te man teritorija. Un pieklauve, tā bija lēta. Bija Johaidi jurists, īsts jurists Lauķenevī. Baigi gudrs vecs. Viņš kapitāli nodēlās. Viņš pat laukcekļu pārvalnieku, kivurnieku iebāz maisā. Viņš negāja darbā un iztaisīja kā piespied tā, ka viņš kavējas darbu viņa dēļ un viņam maksāja par to. Mēnešiem baldo samaksāja. Un tad viņš teica, tev fokus nav, es esmu derēt jau. Pa 20 kapēju santīni, ne santīni tā nebija, tā bija. Jo, mojo, pa logu, pirmā savu ar, zinu, augstāk, iedod viņai, viņa tādu glāsīt izsniedz ārā. Bet nu vēlas viņa zina, kas tas bija. Bet dzēr daudz tā. Nu, viss. Jau, reku, nu purpinē. Burbuļi nāk. Gāzi iekšā. Bišķi, ka viņi sakrat, tad viņš nāk. Jā. Tas apakšā tie biezumi. Cukurs jau nav vairāk. Cukurs, es domāju, nav. Es jau viņu skalināju diezgan pamaktīgi. Jā. Nē, man jau salda tā sula ir. Es varētu likt klāt vēls, kad ir. Piešauju raugu klāt un... Nu jā, tur lielāks trauks vajag. Man ir visādāk trīcis burkas un kur tikai nav. Un dabūt tādu īstu veci, kas man šito izdara. Bet tu tāpat nevar lietot tudai. Nē, nu, lai stāv. Tirgoj? Ģirtam? Jā. Nu, šitā domā mums sanāks kaut kas. Kaut smak ir. Ir? Man bija pudeles saliec, es nezinu kā to. Tu dabi kā bija jau. Alkohols jau bija tur. Kad tas ģirts viņas. Bet, zinu, man bija slikt dūši palika. Kā tev ir? Aptiek. Nu, aiziet. Jā. Tur mums uz balsi. Vēl nevar laist biezumu. Biezumos nē. Tev gan ir jāpastāv klāt. Sevišķi ilgi viņš netacas. Tu laida visiem biezumiem iekšā vai? Nē, pārlēja, obligāti jāpārlēja. Nē, bet nu... Tēvs teica, reku meta visiem biezumiem iekšā un viss. Bet tur es ar citiem runāju. Tad viņi saka, viņi uzreiz nosmeļ tos biezumus no tev pašā sākumā. Un tad no šitā jāčakarējās. Tad viņi vienkāršāk izlaiž caur marlu, caur un viss. Nu, pašā sākumā bišķi vairāk jāpačakarējās. Neuzgaršos, kad grādi jau video? Nav, vajadzēja paņemt kādu trauku, ielikt. Tā krāsa jau ir normāla, ne? Jo, tā ir forša. Es tev varu vēlāk aiznest iedot pagaršot, ja tu gribi. Nu, nē, es ēdam karot no rīta iedzēs auto. Un pietiek. Zem stauka? Jā. Es nabi. Process nav grūts, bet atbildīgs. Darbs nav grūts, bet atbildīgs. Tā laikam tas teiciens. Ai, diezgan parūgts un diezgan paskāps. Bet garšo pēc vīna. Tā kā ritīgie sarkanie, kas viņi skaitās, vīnogu vīni, sāk biezumu nākt. Es to šķidrumu es nosaucu, tagad nāk tie biezumi,
Tagad tās trubiņas prūst ciet. Viens balons ir tukšs, un otrs ir pustukšs, puspilns. Bet es domāju, tā kā tur mums sagāja diezgan daudz tie biezumi iekšā, kur var redzēt, kur viņa apakšā ir. Es viņam ļaušu, lai viņš tagad kādu laiku pastāv un nosēžās, un pēc tam ar trubu atkal pārsūknēšu atpakaļ šitanī balonā. Es te pa vidam bišķi pazāģēju reģipšu profilus, bet tos var neņemt vērā. Tātad balonam es uzmontēju šādu te marles gabalu, uzliku riņķī tādu gumiju, lai viņš neiet iekšā, un tad, kad vīniņš līs iekšā, tad viņš tur nofiltrēsies vēl vienreiz. Un šeit mums ir 1 kilograms un 2 kilograms šķidrā cukura. Re, viss vīniņš ir pārsūknēts. Pielēju vēl klāt 2 kilogramus cukuru, vēl bišķīt ūdeni, lai pilnāks balons. Un rekur šitien es atstāju apakšā visus tos biezums un visus tos duļus un visus tos es nepārsūknēju, lai būtu pēc iespējas tīrāks vīniņš. Tagad jāliek atpakaļ virsū šitais kurķītis. Tā sifoniņš arī ir virsū. Tagad šitais balons jānes iekšā istabā atpakaļ, un tad viņam vēl jāstāv ir. Internetā bija rakstīts 6 līdz 8 mēneši, bet un tad jau skatīsimies.